Tā, čau ņindzas. Šodienas video, karoče. Vajadzētu padarboties ar Marata mašīnu. Atdzīvināt savu žurku. Keneta aparātu esmu daļēji pabeidzis. Viņš vedīs tūliņ, būs pakaļ, vedīs prom uz Pravotku, liks vadus. Un tad vedīs apakaļ pabeigti sādas sīkumus. Motors mums ir iekšā. Jā, te ir sādi sīkuņi palikuši, tur radiators, tur kaut kāda truba, tur truba filtrs, caurumi jāiztaisa. Beņķis jānostiprina, siksnām vietas jāuztaisa, duga jāieliek. Nu, kaut kā tā. Skūtēju uzlikām pa vidu. Vēl dankrata vieta jāuztaisa, viss kā celt mašīnu. Nu, kaut kā tā. Kamēr viņu gaidu, kaut ko jums te var iefilmēt, parādīt. Re, kur mums ir saziedotā piķīša no maikām eļļiņa nopirkta. Un nopirku vēl masu svarīgu detaļu, kur mums viņa ir. Karoče, kārbai Kronšteinu nopirku. Un nopirku vēl. Rekord pasūtīju, neesmu pat atvērs apstīties. Tā kā mēs varētu kopīgi to atvērt un apskatīties, kas mums tur ir. Tā, varam vaļā, ja? Nu, mums re, kur ir dzinēja paduškas un kārbas, lai mēs varam taisīt Kronšteinus, likt iekšā motoru. Tā kā respekt jums, kas atbalsta kanālu, saziedoja. Starp citu vēl ir 3 maikas palikušas, tā kā ja kādu interesē, virs 20 eiro ziedojums un es jums nosūtu maiku. Kaut kā tā. Not, paduškas, tad taisīsim Kronšteinus. Bet to jau droši vien, kad nākamajā video. Un esmu vēl tad pārtaisījis jau galvu. M50, lai var uzlikt dubla vanasu. Tā kā par to nākamajā video, tad izstāstīšu, parādīšu, kas, ko, kā. Un droši vien liksim arī virsū. Lai liktu virsū, man vienkārši vajag vārstu atsperes salikt. Nu, kaut kā tā. Gaidām Kenetu. Viņš vedīs prom. Un tad mēģināsim atdzīvināt žurku un samainīsim eļļu. Samainīsim eļļu žurkai un 46. jo gribās aizgāzt brīvdienās. Pabraukt, jā, un te vēl man arī visādi darbiņi. Jāuztaisa grīdiņa, tur aķakaste jāieliek, slieksnis jāpieliek, visādi šušari. Tā kā tur es esmu pabeidzis, jāpieķerās pie savas un Marata mašīnas beidzot. Tā bišķīt baigi tas ieildes ir. No, kaut kā tā. No, Kenets atvina pēc tačkas. Ko vajag piestūrēt? Vai ne? Ko? Sveiki, ņindzas!
No, Kenets savu verķīti savāca. Tad ķersimies klāt pie saviem aparātiem. Pie žurkas jāķerās. Pie Marata 46. Labi, jābūt mirs šodien ir. Pie Marata 46. Un tad jau, kā teicu, nākamajā sērijā video liksim virsū galvas, kamēr Kenetu gaidīja, jau saliku suharikus pāris. Jāsliek pārējie, un tad jau. No labi, šodien metu mieru, tad jau tiekamies pēc brītiņa. Jums tā būs sekundīte, man tas būs vesela sutka gandrīz. Nu tā, nākamā diena, tad iesim žurku atdzīvināt. Tā te mētājās nabadzīte. Tukšas riepas. Kā vajadzētu viņu savest kārtībā. Gan vizuāli, gan mīnus arī tehniski. Tā. Nu, gandrīz visu ziemu nostāvējis, ja es biju pielaidis izrūcināt. Pečka kārtēju reiz čakarējas. Jā, tā viņam būs. Nē, diezgan normāli pielats. Atradu vēl garāžā vienu Sadonas devēju oriģinālo lietotu. Jāapmēģina to uzlikt ir. Nā, lai rūc, lai uzsilst, jādzen iekšā. No, žurka bāzē. Viņka vajadzētu ar viņu pastrādāt. Špiļkas ir nopirktas, vajadzētu uzlikt un. Jā, eļļa jānomaina, nezinu, kas vēl svecēm. Bļeļ, vēl stikls jāmaina īstenībā. Stikls vajadzētu kapatu citu. Gribētos šogad uzbraukt Daugavpili, bet, ir tik daudz darāmā un maz laika, maz piķa, bet, kaut kā jāmēģina to visu izkruķīt. Un šogad vēl čakari ārā pa diskiem, kurēči diskiem jābūt septītniekiem uz 205 riepu. Šitā vairs neiet cauri. Diski tad vēl jāpērk būtībā ir. Diski varētu dugu ielikt beidzot. Viņi vairāk pa gadu man te jau stāv. Nu jā, varētu sagatavot. Un uzbraukt Daugavpili. Tikai nezinu, ko darīt ar šitiem visiem momentiem. Sasists ir, būtībā vajag abas aizmugurējās durvis. Priekšējās man ir. Šī te man vēl slapjajā raganā iemočīja aizmugurē. Oranžā žurka. Nu labi, šī to varētu paklapēt uz āru. Sarūksējis, pasties kā paklapēt uz āru. Un piešpakt, lai tu nokrāsotu. Lūk, tur sapēc. Te viņš bija līmēts, bet vēlreiz sasit. Nu jā, varētu kaut kādā vīzē viņu dabūt kaut cik gatavu. Te jau krāsa sasprāgājusi ir. Kaut cik gatavu un uzbraukt šogad Daugavpili. Ko jūs par to sakat, ko? Būs no jums atbalsts. Ko?
Gan finansiāls, gan morāls, kas kā var. Varbūt ir kāds, nezinu, uzņēmums, firma, kas grib pasponsorēt. Un mēs varētu visus šitos kasekus aizlīmēt vienkārši ar uzlīmēm. Jo visi mani vecie sponsori Covid laikā pazuda un tā arī neviens nav atgriezies. Kaut kā tā, labi. Tad ceļam augšā un laižam ārā eļļu. Ups, laikam jātaisa eļļas filtrs sākumā. Taisīsim vaļā, lai iztek eļļas filtrs. Garām, labi, tagad mēs braucam augšā. No, esmu pacēlis. Ieraudzīju, atcerējos savu pēdējo činīto glušaku. Pacēlu, jā, blin, beidīgs skats īstenībā no apakšas ir. Viss ir ūsā, prasītos pāriet ar rāšu birsti. Reku caurums īstenībā viens ir. Pāriet drāšu birsti, tā kā Ivo 46. Un nezinu, kaut ko uzpūst virsū. Kaut ko uzpūst, uzkrāsot, kur arī caurums ir. Jāsāk domāt, pametināšana ir. Nu jā, te man kārba sopļī. Te mums notiek pa tuneli, antikorozija, dabīgā veidā. Pārējās vietas ir kā ir neaīsnībā vienīgi. Šītas moments ir. Koroči man tā virsbūve pa šuvēm dalās ārā. Un. Īstenībā te prasās pēc pārmetināšanas vai nezinu, karkas jāliek iekšā, lai tai virsbūvē saturs ir, bet nu. Dzīvosim, redzēsim, ko šo aparātu darīsim. Jo plānā ir uzbūvēt 92. Un braukt ar viņu, šito atstāt kā treniņu mašīnu, vai nu dot Ivo, lai gāzē, vai varbūt, nezinu, sačinīt un atgriezt ielās apakaļ ar tehnisko. Bet tas ir maz ticams, jo man tupa vienkārši tam nav laika un līdzekļu. Vienlaikam vajadzētu biežāk eļļu mainīt. Vismaz 2 reizes sezonā, nevis 1 reizi. Melna. No, lai tek, atstāsim līdz rītdienai. Un tad liesim jaunu iekšā. Un turpināsim ar česiku tieši to pašu. Tā parādīšu, ko mēs te uzlabojam, ko činījam, reku grīdiņas un vēl šo to. Un tad jau arī droši vien beigsim šito video. Tāds video būtībā višķīt no garāžas dzīves, nekā īpaši. Bet nu, kontents. Ceru, ka jums patīk. Tā kā tiekamies rītdien, saliesim eļļas. Un vēl pamēģināsim dačiku nomainīt, sadalenis. Kā ieliku jaunu kaut kādu, kas tas man bija. Neatceros, kas tas bija pa firmu. Metadorī kaut kāds. Ķipa kādu brītiņu gāja, bet sāka kaut čakarēties pie pielaišanas. Un citu nav ko paņemt. Veikalā nekas īpaši nav pieejams. Man liekas, ka es pēdējais, ka prasīju, vispār neko nevarēju dabūt. Vai nu būs, nezinu, jāziedojas un jāpaņem
OM, ja ir pieejams. No, tā kā tā, līdz rītdienai. Tā rīt mainīsim dampis vietām. Nu ko, nākamā diena. Esmu atbraucis no šances. Saliesim eļļu. 10 vai 60. Lejam iekšā. Un tad pārdzīsim uz turieni un Česiku pārdzīsim uz šeieni. Bet tās lampas tā mirkšķinās. Vistiņ, kad tu nomainīsi lampas, ko, a? Ko? Kad Vistiņ lampas nomainīsi? Galvenais, ka plauktā stāv. Viņu kādu dienu sāksim video ar šitām lampām. No tā, lejam iekšā eļļu. Nolikšu jūs te, skatāties. Ko? Kur tad tu taisies braukt, ja neviens netiek? Es nezinu. Tur čomi skatās, redzi. Pafilmēt kaut ko. Paturēt. Nu, paņem. Pafilmē? Ja. Un operators ieradās. Parādi sevi. Nu parādi. Te Džeki prasa, bija komentāri, kur tu esi pazudusi. Citreiz parādīšu. Kur tu esi pazudusi, ko? Kameras otrā pusē. Ja? Gan jau drīz redzēsi. Ja? Ka brauksim uz šito, uz pirti. Uz zīlītēm. Jā, uz atpūtas māju zīlītes, tad gan jau pafilmēsim, uztaisīsim videku. Nu, jā. Tad pastāstīsim, kur tu esi pazudusi. Drīz jau atgriezīsies, vai ne? Nu, jā. Nav kāds pusgadiņš jāpagaida. Nu, nē, nu jau atgriežos. Lēnu tek. Tagad pātrinājums. Nu, es gribu ielēt eļļu, atzīt Maratu šeit, pacelt augšā. Nu, to es tev stāstu, Džekiem jau es izstāstīju. Pacelt augšā, atraut vaļā, lai tek eļļa pa nakti ārā. Samainīt mašīnas vietā. Nu, labi, slēdz ārā, dalēsim otru kandiņu un pārdzīsim. Nu, tā, tur viss mums sadarīts, tad mēs paņemam šito, čuk, pārliekam tur. Džesiku šeit, tā kā raujam vaļā filtru, visas procedūras tās pašas. Hop. Nu, labi, lai tek visu nakti, nāksim atkal rītdien, turpināsim. Tad parādīšu jums, kas, ko un kā. No apakšas te mums ir, principā, visi skaisti, ja neņem vērā tās vietiņas un tur slieksni. Virsbūve vēl diezgan normāla stāvoklī. Maukt un maukt. No, kaut kā tā. Dai, līdz rītdienai. Nu tā, karači, eļļai nomainīta, salēja viss, jāpielaiž tikai, jāpārbauda līmenis. Nu, tad man nekur Maratam jāsaliek ir špiļks priekšā arī ir. Gribēju, lai kapatam kaut ko izdomāti. Šito caurumu aiztaisi. Un.
Tad vēl mums te ir žurkām un 46. redziet. Grīda ir ar tādiem vīģiboniem. Nu, bedrēm tādām nav līdzena. Tai pusē es jau ieliku. Nu, vajag šitai pusē vēl ielikt alumīnija to grīdiņu, lai smuki taisni. Tad mums te vēl ir, kur ugunsdzēšamais jāpieliek, kaut kur jānostiprina. Kas mums vēl bija? Mums te ir kašaks viens. Ielikām dugas. Un nekur vadu atstājām šeit. Vadam ir jāiet otrā pusē, jo ja kāds te ieskrien, lai neiespiež starpā. Kaut gan, ka šitie visi vadi vajadzētu viņus visus pa to pusi palaist. Apiņķerēt ārā un aplaist ap to pusi. Tas vēl jāizdara, jā. Un. Kas mums vēl bija? Aķa kaste vēl bija jāuzliek. Un pa lielam laikam tas arī bija viss. Slieksnis jāpieskrūvē plasmas. No tāda darbiņa jāizdara. Un tad var gāzt uz trasi. Drīzumā jau kaut kad jāsavācās, jāaizbrauc ir. Nu, kaut kā tā. Vai kur jau es gandrīz esmu viss salicis, palika 8 vārstiem, un tad jau nākamajā viģikā taisīsim dvižaku, kā jau teicu. Bet nu labi, tā kā šitajā tad vsjo. Un vai, ņindzes, tiekamies nākamajā viģikā. Un ar citu, vēl man ir 3 maikas palikušas. Tā kā 20+ eiro kanāla atbalstam projekta un nosūti tev maiku. Nekā īpaši tur tā maika kvalitāte, nu, plus mīnus pieņemama L izmēra. Bet, nu, bonusiņš man, bonusiņš jums. Un. Nu jā, tā kā, dai, līdz nākamajam viģikam.